Sportiskā gaisotnē 11. jūnijā Kārļa Ulmaņa dzimtajās mājās Pikšas uz sporta pēcpusdienu Latvijas Lauksaimniecības universitātes darbiniekus aicināja LLU arotu komiteja. Darbinieki savu sportisko garu varēja pārbaudīt gan individuālajās, gan komandu sacensībās, kā arī pasākuma laikā un sportošanas starplaikos bija iespējams bez maksas ielūkoties Pikšu muzejā un pastaigāties pa skaisto apkārtni. Individuālajos sporta veidos bija iespēja izkustēties dažādās aktivitātēs, kas neprasīja daudz spēka vai veiklību, bet izdomu un mērķtiecību. Sacensties varēja tādos neparastos sporta veidos kā veļas izkāšanā, slotas mešanā, gredzenu mešanā uz mietiņiem, govs laukšanā uz plasmasas robota ierīces, kā arī citos sporta veidos. Komandas sacentās florbolā, futbolā, dvieļu bolā un jautrajā stafetē. Florbolā uzvarēja komanda Akmentiņi, sabiedrisko attiecību daļas un sociālo zinātņu fakultātes apvienotā komanda, savukārt dvieļu bolā, futbolā, stafetē, komandu kopvērtējumā un konkursā par komandas vienotību izskatā un garā uzvarēja Meža fakultātes komanda. Noslēdzoties sporta dienai, tika apsveikti uzvarētāji, kā arī pēc apbalvošanas visi kopīgā piknikā mielojās ar ceptām desiņām un kliņģeri.